tagad jūs varat attaisīt viņu vaļā, un jūs sagaidīs principā visa komplektācija, kas nāk līdzi šim modelim. Mēs strādāsim, principā programmēsim, izjauksim, montēsim un lidosim ar Meteor 75 Pro droniem. Jūs redzēsiet, ka jums komplektā ir vairāk maisiņi. Kur jūs redzēsiet, ka jums ir skrūvgrieznis. Ar šo pašu skrūvgriezni mēs varam strādāt, bet mums ir daudz foršāki skrūvgriežņi. Katrai komandai iedalīt komplektā. Jūs varat lietot šos instrumentus priekš demontāžas. Tālāk paņemam, noliekam maliņā. Jums nāk līdzi vats. Vats ir paredzēts datu pārraidēji. Tad, kad jūs veiksiet programmēšanu, jūs šo pašu vadu izmantosiet, lai pieslēgtos pie datora. Nepazaudējiet viņu. Tālāk jums nāk maisiņš, kurā ir propelleri. Jums arī nāk līdzi, neņemam ārā pagaidām neko, ja? Es parādīšu. Jums nāk līdzi USB adapteris. Ņemot vērā, ka pašam dronam nav USB līgzdiņa, viņa piespraužās ar atsevišķu vadiņu. Mēs visam tam iesim cauri. Mēs visu to šodien spraudīsim. Gadījumos, kad dronam salūst propelleri vai viņi ir iebuktēti, tos labāk ir noņemt nost un uzlikt rezerves propelleris virsū. Tie nāk līdz komplektā. Ok, mēs varam pat salikt rekur te visu, lai viss ir redzams. Tā, mums ir arī dizaina elementi, tos es parādīšu nedaudz vēlāk. Jums varētu būt, ka interesēs arī uztaisīt savu dronu ar savu unikālo izskatu, jā, ar savu personību. Tad jums komplektā nāk lādētājs, šī baltā kastīte, ja? Un baterija. Komplektā nāk 2 baterijas. Otrā baterija ir jau iesprausta dronā. Izņemam dronu. Pagriežam otrādi, un jūs redzēsiet, ka baterija ir jau iesprausta. Kamēr mēs ejam pirmiem 2 uzdevumiem cauri, tas ir darba drošība, programmēšana, mēs šo vadu baterijā nespraužam. Labi? Ja jūs atstāsiet dronu tagad iespraustu, ilgstoši viņš pārkasīs, un varbūt, ka pēc tam viņš atteiksies strādāt uz kādu laiku, līdz viņš būs atdzisis. Tāpēc pagaidām barošanas vadu baterijā nespraužam, ja? Ok. Lūk, jūs varat paskatīties uz pašu dronu. Šis ir viens no populārākajiem mācību droniem tirgū. Viņu programmē identiski tāpat kā citus FPV dronus. Viņam ir tā pati programmatūra, viņam ir tieši tie paši darbības principi, bet izmērs ir kompakts. Viņam ir speciāls rāmis, kas aizsargā propellerus no propelleru salaušanas. Rāmis ir ļoti staipīgs, ļoti elastīgs. Līdz ar to pie triecieniem viņš var arī izturēt, kaut kādā, protams, apjomā kaut kādu arī triecienu. Līdz ar to mācību procesā nebaidāties, ja jūs nokritāt, tas nav pasaules gals. Dronu var pacelt stāvus un atkal turpināt lidot. Protams, ja būs kaut kādas fatālās sadursmes, kur propelleri vai nenolūst, tas ir visbiežāk. Vai nolūst šī, galviņa nost, lidojumu tālāk ir aizliegts. Turpināt jūs izslēdzat dronu, dronu iedodiet pie pasniedzējiem vai ne, skolotājiem, kas jums uzrauga, un tad skolotāji parūpēsies par dronu salbošanu, ja? Ilgtermiņā, ja jūs paši vēlaties šādus dronus, tad šodien jūs varat iemācīties viņus izjaukt, salikt, labot paši, ja? Un principā tad arī nomainīt detaļas, vai arī ielikt jaunas detaļas tā, lai viņam būtu kaut kāds unikāls izskats. Tā, šie droni arī ļoti populāri sacīkstēs, tā kā šodien, principā, jūs mācīsieties strādāt ar starptautisku sacīšu VUP dronu formātu. Tā kā jūs gribēsiet nākotnē, jūs varat taisīt komandu
Un pieteikties sacensībām. Facebookā var atrast viena ļoti populāra latviešu grupa. Viņiem var mest izaicinājumu. Jūs varat pārstāvēt Fab Lab grupu, vai jūs arī gribat taisīt savu komandu. Jūs noteikti varat izdomāt savas komandas nosaukumu. Un šāds sacīkstes ir starptautiski populāras. Viņām līdz nāk arī naudas balvas. Un jūs vienmēr varat pasakot līdz internetā, kas tagad ir karstākais topiks. Jā. Ok, tā lai nekas nepazustu. Nodarbības laikā, lūdzu tagad skatāmies uz ekrānu. Nodarbības laikā, kamēr mēs demontējam visas rezerves detaļas, lieciet atpakaļ kastītē, lai nekas nepazust. Nedrīkst pazust pat viena skrūve, labi? Jo rīt jums vajadzēs ar šiem pašiem droniem lidot. Protams, sliktākajā gadījumā rezervē 4 skrūves, un tas pietiek priekš vienu motoru. Tātad lūdzu, nepazaudējiet skrūves. Labi? Ja jūs kaut ko izskrūvējāt, jūs droši drīkstat paņemt rekur šo maisiņu, attaisiet viņu vaļā, ieberiet kastē, atbrīvojiet maisiņu, un šajā maisiņā jūs liksiet iekšā drona skrūves. Labi? Ok, atstājiet maisiņu sev priekšā, kastītē ieliekam visu, kas ir palicis pāri, atstājam dronu un maisiņu. Ja? Ļoti labi. Tā. Tā. Jums uz galda tagad jāatrodas tukšam maisiņam, tukšai paciņai vai ne, dronam un rokas instrumentiem. Tā, šajā maisiņā mēs liksim skrūves un visas smalkās detaļas, kuras var birt, pazust, nokrist uz zemes un kuras beigās mēs neatradīsim, ja? Turam viņu par rokai to maisiņu, attaisam vaļā instrumentu kastīti un piemeklējam skrūvgriezni, kas jūsuprāt darētu labāk šo skrūvju demontāžai. Tā, pirms mēs sākam demontēt, es jums silti iesaku, paņemam tagad telefonus, nofotografējam dronu, jūs vēlāk atradīsiet, kāpēc. Obligāti nofotografējiet dronu, jums vajadzēs šo bildi vēlāk. Tā, ok. Tā, es pat vēl nedaudz iejaukšos par bateriju. Tātad, pirms jūs sākat demontēt, iesaku bateriju nolikt kastītē, Vai jūs zināt, kāpēc? Varbūt kāds man var pateikt šo bateriju. Ja? Jā. Viens iemesls, kāpēc bateriju jums ir jāizspiež šādi ārā. Ja? Paņemiet vēlreiz. Izspiest var ar īkšķi. Ja? Viņas baigi stipri neturās iekšā. Vienkārši izspiediet ar īkšķi un izņemiet. Ielieciet iekšā kastītē. Ja? Lai stāv šeit. Un noliekam kastīti maliņā. Vēl viens iemesls, kāpēc ar bateriju nedrīkst demontēt dronu. Paskatieties uz šo instrumentu. Viņš ir magnetisks. Viņš varētu būt magnetisks. Viņš ir ass, viņš ir spits. Litija baterijā, šīm dronu litija baterijā aizsargu slānis nav visu. Viņām nav metāliskas čaulas. Šeit man ir rokā standarta 1865 baterija, kas ies iekšā jūsu brillēs un kontrolieros. Viņām ir metāla čaula. Ja viņa nokrīt, viss ok. Ja es viņu pabakstīšu viegli, nekas nenotiks. Šī baterija, ja jūs pārdursiet viņu, viņus aizsarg plēvīti. Plēvīti ir ļoti plāna, tā kā folija. Ja jūs pārdursiet viņu ar skrūvgriezni, jūs izveidosiet izsavienojumu baterijā, un jūs, principā, uzsāksiet ķīmisko ķēdes reakciju, kur viņa sāks degt. Šī ir liesma, kuru nevar nodzēst ar ūdeni. Šī ir liesma, kuru jādzēš ar speciāliem ugunsdzēšamiem aparātiem.
Un visdrošākais variants, kā izvairīties no liesmas paplašināšanās, ir šo pašu bateriju iemest metāliskā bunžā, spainī, metāliskā konteinerī, vai ne? Lai viņš izdeg. Jūs nepaspēsiet viņu nenodzēst, nemeklēt ugunsdzēšamo aparātu, lai nodzēstu, ja? Skolotājiem tas ir par rokai, jums nebūs. Tāpēc šo bateriju lūdzu attiecamies ļoti, ļoti akurāti pret viņu. Droni ir taisīti tā, lai baterija visu laiku atrastos apakšā, un vienmēr drons satriecoties ar objektiem, atrastos tādā leņķī, kur baterija nesaskarās ar sienu. Neatkarīgi no tā, pastāv reāli iespēja mācību procesā, vai arī vienkārši pašiem lidojot, ja, tas nav pat skolā, jūs gribēsiet paši lidot ar dronu, pastāv reāli iespēja, ka jūs šo bateriju pārdursiet, un viņa aizdegsies vai pat uzsprāgs. Jūs gadījumā es pat iesaku netuvoties, skolotāji speciāli instruēti, tā teikt apmācīti, ja, tik galā ar baterijas liesmu, bet jūs labāk ar savām rokām neiet klāt, jo, ja jūs dabūsiet uz rokām arī degošu litiju, atkal, vai ne, viņš nedzīst, nevienam nav iespējas nodzēst, un viņš turpinās degt uz jūsu, rokām. Tātad, degošas baterijas neaiztiekam un netaisim caurums baterijās. Ok, ļoti vienkārši. Liekam kastītē. Tā. Ok, tagad jums vajadzētu būt, ka jums ir iztukšots iztukšota drona baterijas skava. Tagad mēs drīkstam uzsākt jaukšanu. Jaukšana mums sāks no apakšas. Jums ir 1, 2, 3, 4 motoru pieslēguma vietas. Tagad paņemiet ļoti akurāti, ļoti uzmanīgi, bez spēka. Ja jūs jūtat, ka ir baigi grūti, jūs varat pārķert citādāk to vadu un pavilkt viņu uz ārā. Ar rupju spēku, ar ātrumu tas nav jādara. Pretējā gadījumā tas motors savienojums var izrauties ārā un jums būs pašiem viņu jāsalabo vai sliktākajā gadījumā jāpērk jauna mācība. Tā, akurāti, uzmanīgi, lēni izņemam motoru savienojumus. Tā. Es pacelšu tuvāk, lai jūs redzat labāk. Tā, jums vajadzētu sanākt kaut kam šādam, vai ne? Motori ir atvienoti, un mēs varam pāriet uz nākošo soli. Varam turpināt. Tagad jāatvieno ir paši propelleri. Es jums silti iesaku, pagaidām paņemiet visus pārējos liekos instrumentus maliņā, uz galda atrodas tikai viens skrūvgrieznis un maisiņš, kurā jūs liksiet skrūvītes pēc tam, ja? Tā, lai noņemtu propelleri, jūs varat paņemt dronu aiz motora, turiet viņu aiz motora, ja? Ja jūs rausiet no visa spēka propelleri pašu, ir liela iespēja, ka jūs varat izraut viņu ar pašu rāmi. Nolauzīsiet šitē, ja? Mēs negribam, ka tas notiek, tāpēc turiet motoru un tā kā skrūvējot nost, ja? Var pamēģināt pat uz kreiso pusi. Pamēģiniet viņu tā kā noskrūvēt, tā kā jūs taisītu vaļā ūdens puteli, vai ne? Un uz augšu, un pavelciet uz augšu. Un bez spēka viņš ļoti, ļoti viegli nonāk nost. Tā. Ja? Akal, turam aiz motoru. Jums ir smalkāki pirksti nekā man šausmīgi resni īkšķi, tā kā man ir izaicinājums to darīt, bet jums būs vieglāk. Akal skrūvējam. Viņš jau mēs varam. Sanāk jums? Ļoti mierīgi, bez spēka.
Ja jums ar spēku jāņem no to propelleri, tas nozīmē, ka jūs ņemat viņu šķībinos, un viņš sāk lausties pret motora asi, un tāpēc jums palielinās pretestība. Tas nozīmē, ka jūs lokat pašu motoru un propelleri, un ir iespējams, ka jūs salocīsiet pašu propelleri. Tāpēc dariet lēni, mierīgi. Tā. Tā, man viss ir nost. Turot aiz motora un skrūvējot nost, vai ne? Pašu propelleri. Ļoti vienkārši. Lielākiem droniem propelleri pieskrūvējas klāt ar speciālām skrūvēm, bet šajā dronu kategorijā nav nepieciešams skrūvēt propelleri klāt, viņš vienkārši uzspiežās virsū. Pabeigsim motoru demontāžu, pagriežot dronu otrādāk. Un redzēsim, ka šeit ir tieši tā. Šeit ir skrūvītes. Cik katram motoram ir skrūves? 3. Tad vēlreiz uz ekrāna var redzēt, var izskaitīt. 3, vai ne? Jā. Tātad, beigās, kad jūs būsiet izskrūvējuši, cik skrūves jums būs uz galda? 12. Nu jā. Tātad maisiņā jūs ieliksiet 12 skrūves. Pēc izņemšanas šeit motorā jābūt ieskrūvētām 12 skrūvēm. Nu, tas ir dronā jābūt ieskrūvētiem 4 motoriem ar 12 skrūvēm. Tā, lai to darītu, paņemiet to pašu skrūvgriezni, kurš jums liekas ir prātīgāks šim darbam. Pamēģiniet, ja viņš rulējas ārā, ja jūs jūtat, ka viņš pietiekam nesaķeras, ja? Jūs varat paņemt citu izmēru skrūvgriezni. Manā gadījumā šitas jau der, bet atkal. Principā var ņemt, lietot pirmo un otro skrūvgriezni no krustiņiem, un tad jūs varēsiet atskrūvēt vaļā. Droši skrūvējiet vaļā, un katru skrūvīti, kad esat izskrūvējuši, lūdzu ielieciet iekšā maisiņā. Labi? Skrūvīti izskrūvēju, ielikt maisiņā. Līdz pašam galam skrūvi var arī neskrūvēt, viņu var daļai izskrūvēt, un pēc tam ar rociņu, ja? Izņemt. Viņa ir šausmīgi maziņa, redzat? Ļoti maziņa skrūvīte. Lūdzu, uzmanīgi šo skrūvīti paņemiet, attaisiet vaļā maisiņu. Attaisiet lūdzu vaļā maisiņu un ielieciet iekšā. Labi? Ar katru skrūvi izskrūvēju, izņēmu ar rociņām, ieliku maisiņā. Ja? Izņēmu. Ieliku maisiņā.
sevi, un vai kaut kas nav pazudis, pirms mēs atgriežamies pie montāžas, lūdzu pārskaitiet skrūves tagad. Jūs droši varat pārskaitīt vēlreiz. Skaitāt. Tā, visiem līmes un pincetes ir, ja? Ļoti labi. Tā. Turpināsim skrūvēt. Paskatīsimies, vai mums pēc tam nevajadzēs izmantot pinceti. Varbūt, ja jūs tiksiet ar pirkstiem galā, labi. Ja ne, tad lietosim pinceti. Skatāmies tagad uz ekrānu. Ir 1, 2, 3 skrūves, kameras vāciņiem, vai ne? Kad jūs viņu atskrūvējat, lūdzu, turpinām skatīties uz ekrānu. Kad jūs atskrūvēsiet vāciņu, neraujiet viņu nost, tur ir pievienoti vadiņi, pie mātes plates, un tur cauri iet antena. Viņi ļoti lēni, ļoti mierīgi būs jāatvieno nost. Ja jūs viņu norausiet, jūs sūtīsiet mums jaunu mātes platu. Ok? Paldies! Lēni, mierīgi. Es darīšu to līdzās jums, jūs varat paskatīties, kā es to izdaru, un pēc tam atkārtot, ja jūs neesat pietiekami droši, ja? Atskrūvējam sānu skrūvītes. Atkal, šeit jūs varat izmantot pinceti. Atskrūvējāt, paņēmāt ar pinceti, vai ne? Ielikām maisiņā. Šīs ir piņķerīgākas skrūvītes, tāpēc ar pirkstiem neņemsim, ja? Atkal paņemam ar pincetīti. 1, 2, un tūlīt trešā arī būs. Un trešā skrūvīte. Man ir 1, 2, 3 skrūvītes. Turpinām. Tātad, tikko mums viena komanda pasteidzās, bet lūdzu vērsiet uzmanību tam, ka tur ir iekšā 2 antenas. Viena antena ir paredzēta, lai komunicētu ar jūsu kontrolieri, ja? Otra antena ir paredzēta, lai sūtītu video signālu uz jūsu brillēm, ja? Jābūt 2 pievienotām antenām. Ja jums kāds vadiņš noraujas, lūdzu apstādiet savu darbu, apstājieties, paziņojiet lūdzu man vai Melindai, un mēs pēc tam rīkosimies tā, lai varbūt viņi var salabot, vai arī sūtīsim jaunu. Lai noņemtu nost, vispirms izspiežam cauri, paceļam nedaudz, ja? Un paspiežam ar pirkstiņu video antenu, ja? Ja jums nesanāk ar pirkstu, šeit noteikti varat strādāt 2 tā, ja? Viens tur, otrs akurāti ar pinceti, ļoti uzmanīgi, ja? Paņem video antenu un izņem ārā. Kāpēc tas jādara uzmanīgi? Jo savienojums ir ļoti trausls. Ir iemesls, kāpēc viņam ir plasmas, tā kā ķiverīti. Tāpēc, ka vienreiz ietriecoties ar tiem vadiem sienā, jūs varat viņus izraut, un visa mātes plati ir nelietojama. Un jāpērk jaunu dronu, principā. Ok, tālāk. Turpinām skatīties. Video antena ir izņemta, un jums ir tas sarkanais vadiņš, vai ne? Sarkano vadiņu. Pagaidām, ja viņš stāv gaisā, lai viņš stāv gaisā, baigi neraustiet viņu, mēs pēc tam viņu iztaisnosim, ja? Bet tā ņemt un raut tagad nedrīkst. Ja jūs norausiet viņu nost, atkal mātes plati ir nelietojama, un jūs pirksiet jaunu dronu. Ļoti vienkārši. Ok, un pēdējais, kas mums ir palicis, ir kamera. Ja? Kameras. Savienojums. Paņemam ar plakano galu, nevis ar pašu spicumu, bet vairāk jau ar plakano daļu. Te pa vidu, ja? Jūs varat paskatīties droši. Paņemam šitā un viegli pakustinām. Ja viņš nenāk ārā, neraujiet. Šis ir daudz trauslāks savienojums nekā motoru. Jūs varat paņemt ar pinceti, ielikt pincetes zobiņus šeit un viegli pastumt. Viņš iznāks pats ārā. Šajā gadījumā jums ir atdalīta galva no korpusa. Tiekam līdz šejienei, ja?
Ok, tātad paņemsim tagad, izskrūvēsim 2 skrūvītes no kameras korpusa. Šis ir ļoti aktuāli tad, kad jūs bieži lidojat, jūs bieži arī trieksieties objektos. Šī čaula mēdz salūst. Un nevis tur, kur ir cietākā daļa, bet viņa nolūst parasti pie ķepiņām šajās vietās. Tāpēc, kad nolūst čaula vai čaulē nolūst ķepiņas, obligāti ir jāizskrūvē kameru, jāuzliek jaunu čaulu. Atkal ņemam skrūvgriezni, izskrūvējam vienu skrūvi, izskrūvējam vienu skrūvi. Atkal šeit būs grūtāk tikt klāt ar pirkstiem, ņemam pinceti. Melnas skrūvītes, ja? Mazas, spicas, melnas skrūvītes. Liekam iekšā maisiņā. Uz doto brīdi jums ir 3 detaļas. Paņemam ar pinceti, izņemam ārā no korpusa kameru. Un jūs redzēsiet, ka kamerai ir elektroniskā daļa, lēca un plastmasiņa. Šī plastmasiņa iestata leņķi, ar kuru jūsu drons, tā kā, ja jūs varat skatīties tagad taisni, ja, paskatoties uz priekšu, tad tas būtu, teiksim, 0 grādi. Dronam kamera ir iestatīta 30 grādos. Mēs samazināsim šo leņķi uz 20 grādiem. Šis ir vēl viens iemesls, kāpēc mēs šodien skrūvējam dronus vaļā, jo mums jāsamazina redzes leņķi, tā lai tad, kad mēs esam tuvāk pie zemes, mēs redzam zemes distanci no drona apakšas. Jums būs vieglāk mācīties lidot ar droniem no sākuma zemākā leņķī redzes, kad jau jūs pieradīsiet pie lielākā ātruma, precīzāk kontrolēsiet dronus, jūs varat atgriezties pie šīs plastmasiņas, kas ir 30 grādos, tas ir sacīkšu iestatījums, 30 grādi. Ir daži sacīkšu droni, kas lieto 45 grādi, bet tie jau ir, starptautiski sacīkšu līmeņa iestatījumi. Mēs liksim 20. Tā, uzmanīgi turam nevis aiz lēcas. Lēca ir piestiprināta tikai uz 4 plasmasas punktiņiem un līmes, tāpēc turam viņu aiz plates. Mēģinām viegli, ja nenāk no vienas puses, pamēģināt no otras. No vienas, no otras, no vienas, no otras puses. Jums smuki nonāks nost. Redzam? Nekad neņemiet aiz lēcas, neņemiet aiz šī tornīša, tāpēc, ka viņš ir piestiprināts ar mazu līmīti. Nolauzīsiet nost, jūs salauzīsiet kameru un būs jāpārkauko jaunu kameru. Ok. Uzmanīgi noliekam kameras sensoru šeit. Šo plastmasiņu jūs varat nolikt pagaidām malā, lai viņi jums netraucē, bet jums jāzina, kur viņi atrodas. Es viņu nolikšu šeit. Tā, lai viņi nekur nepazūd. Ok. Mums ir palikuši vēl, principā, viens solis ir tikai palicis izņemt mātes plati ārā. Tā, visiem ir? Jā. Labi. Pārējiem uz nākošo soli. Pirms jūs raujat nost mātes plati, lūdzu pievērsiet uzmanību tam, ka jums ir 1, 2, 3 un 4 mazas apaļas gumīņas. Redzat? Šeit. Vai kāds zina, kāpēc tās gumīņas tur tiek liktas? Tas ir viens iemesls. Jā, lai mātes plati turētos uz vietas un... Lai mātes plati neatsastos to plasmas. Arī, jā. Principā kombinācijas starp abiem skaidrojums ir tāds. Jums uz mātes plates ir vairāk sensori, procesori. Tas ir diezgan nopietnas dators. Tad, kad jums kustās motori, viņi vibrē. Esat redzējuši, ka motors, mašīnā bišķiņ vibrē. Tas pats ir ar dronu. Viņš nedaudz vibrē. Un ja šāds vibrācijas nolasa sensors, ļoti mikroskopiskas vibrācijas, viņš centīsies kompensēt pats, izmainot leņķi.
bieži vien, kad iesācēji programmē savus dronus, viņi neuzliek gumīņas, pieskrūvē pa taisno pie rāmja, lido un drons un nokrīt ar zemi. Ceļās augšā un nokrīt ar zemi. Tāpēc, ka sensori cenšas kompensēt vibrāciju, drons pagriežās, turpina kompensēt vibrāciju, turpina griezties un ar seju dubļos. Tāpēc it kā tik ļoti vienkārša lietiņa, bet šie gumijas, riņķīši, lūdzu viņus nepazaudēt. Viņi gan tiek likt uz lielu izmēru droniem, gan uz mazu izmēru droniem. Tieši tā paša iemesla dēļ. Tā, jūs redzēsiet, ka vienā punktā jums ir skrūvīti, vai ne? Jums ir? Jā, ļoti labi. Izskrūvējam lūdzu šo skrūvīti, ieliekam lūdzu maisiņā. Man patīk grūtāks skrūvis paņemt ar pinceti, turēt un izskrūvēt. Tā, gumijas nost mēs neņemsim, viņām vajadzētu nonākt līdz ar mātes plati. Tā, lai jums paskatīsimies. Jā, var sakot tā, skatāmies. Lai izņemtu mātes plati, pagrieziet viņu otrādi, jums ir mazāki pirksti, jums būs daudz vieglāk, man ir nedaudz grūti, bet jūs varat ar pirkstu tā viegli paspiest no vienas puses, redzat? Viņš panāc uz augšu, pagrieziet otrādi, ieliekam pirkstu, paceļam uz augšu. Pagrieziet vēlreiz pa 90 grādiem, paspiediet uz augšu un ejiet lēnām apkārt, kamēr būs izspiesta mātes plati ārā. Lūdzu, sagaidiet pēdējo spiedienu ar roku apakšā, tā lai viņš nenokrīt uz zemes un nesalūst, ja? Un noņemam nost. Šeit ir visa mātes plate. Viņai ir vairāk sensori, kā jūs teicat, procesori. Viņa kontrolē arī motorus, te notiek visa maģija, lūdzu nesabojāt šo plati. Un pārliecināties, ka jums pēc izņemšanas ir 1, 2, 3, 4 gumijas. Tā, un ar to noslēdzās dronu demontāža. Jums uz galda vajadzētu stāvēt šādam komplektam. Ja jūs nākotnē gribat taisīt savus dronus, jūs noteikti varat nofočēt tagad un paskatīties, kas jums ir nepieciešams, lai jūs taisītu savu dronu. Es attaisīšu vaļā savas krāsas rāmīti. Tūlīt. Tā, paņemam attaisam. Okay. Es izvēlējos dzelteno krāsu. Un veco rāmīti var ielikt iekšā kastītē. Kastītes lūdzu nolieciet blakus. Es un Melinda tūlīt savāksim no jums kastīti ar veco rāmīti. Vai jūs esat sameklējuši visus 3 kameras rāmīšus? Ļoti labi. Turpinām. Jums šis lielākais rāmītis ir, ja es pareizi saprotu, 35 līdz 45 grādi. Atkal atceramies, es stāstīju, jums ir kameras leņķis. Iedomājieties, ka jūsu dronam ir atstiņa, un atstiņa skatās uz augšu vai taisnu uz priekšu. Jūs varat savu galvu pacelt šādi un iedomāties, kādā leņķī jūsu kamera skatās. Šis lielākais rāmītis ar burtiņu B skatās 45 grādos. Iedomājamies, tagad pagriežam galvu 45. Tas ir ļoti krass leņķis, jūs neredzat zemi, ja jūs paceļat galvu 45 grādos. Tas pats būs ar dronu. Mācoties lidot, jums ir jāredz zemi, lai jūs varētu iemācīties kontrolēt drona augstumu. Tātad intuitīvi jūs jau varat pateikt, ka tas būs mazākais leņķis. Atkal paskatieties apakšā, te ar kameru nevar redzēt, bet tur ir maziņš burtiņš B.
Burtiņu nē. Otriem kāds ir burtiņš? Lielais burtiņš A. Manā gadījumā man ir bišķi lielāks kameras modulis, tāpēc es lieku lielā burtiņa A skaviņā, ja? Un tagad uzreiz iegāju. Ja? Tad paņem ar lielo burtiņu A. Ar lielo burtiņu man iegāja. Tad mūsu komplektācija nav uz mazā burtiņa A kamerām, bet uz lielā burtiņa A kamerām. Ja? Linda, es parādīšu. Rekur, redzat, jums ir tāds kā zobiņš. Zobiņš iet apakšā. Ja? Šādi. Lai vadiņi iznāk no apakšas. Tā, fokus. Nu. Jā, vadiņi iznāk apakšā. Iespiežam, viegli tur ar spēku, nevajag spiest, tā gumīgi smuki iekļaujās. Un jūs redzēsiet, ka jums ir, lūdzu, vadiņi šādi, ja? Saliktā formātā. Tātad man nav piespiestas klāt. Redzat, šķīps ir. Viņu vajag saspiest no malām nedaudz. Jā. Viņu vajag salikt taisni. Un tagad ir taisni. Paskatieties, ka jums ir tieši tas pats. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet ieskrūvēt. Un pārliecināties, ka vadiņš ir apakšā, ja? Reku šeit. Ļoti jauki. Tā. Principā mēs iestatījuši 20 grādu leņķi. 20 grādu leņķis, ja skatās ar galvu uz leju 20 grādos, es jau redzu zemi, man jau vairs nav grūtības savā periferijā redzes lokā redzēt zemi. Tas nozīmē, ka jums ar dronu būs daudz vieglāk pacelties un noturēt konstantu jaudas padevi, tā lai kontrolētu distanci no zemes. Ļoti svarīgs manevrs, kas ietekmēs principā visu lidošanas precizitāti. Tā. Ok, tas mums ir, vai ne? Varam turpināt? Tagad paņemsim. Skatāmies, šitas ir ļoti svarīgs solis. Skatāmies. Tātad, reku mums ir galviņa, ja? Pagriežam otrādi, ja? Tā, lai mēs redzam apakšu, baltā krāsā. Ielieciet viņu aptuveni un izmantojot pinceti, jūs varat jau precīzāk pielikt. Atkal, mērķis ir šīs skrūvju vietas nolikt pretīm šiem skrūvju caurumiņiem. Austiņas uzliekas uz skrūvju caurumiņiem. Izmantojiet pinceti. Atgādinājums, ka priekš kameras tiek izmantotas mazās spicās skrūvītes, ja? Mazās spicās skrūvītes malnās. Viņas jums ir precīzi divas. Lūdzu, skatāties uz ekrānu, jums jāieskrūvē šīs skrūves. Ja jums ir grūti piekļūt klāt, vai ne, tāpēc, ka pirkstiem ir grūti noturēt skrūvi, izmantojiet pinceti. Šajā gadījumā es paņemu pinceti, satveru skrūvi šādi un ielieku klāt viņu caurumiņā. Pacelšu pie kameras, lai jūs redzat. Tātad skrūvi ieliekam šeit. Un skrūvējam iekšā. Tas prasīs vairākas reizes, līdz jums izdosies abas skrūvītes ielikt kārtīgi. Šķībi lūdzu neskrūvējam. Šķībi nozīmē, ka jums neturēsies kamera taisni. Un pieslēdzoties klāt pie drona, jums acis rādīs šķībā leņķī. Man arī jau pītā, kā tas ir. Vai kaut kāds siltūdeni, jā.
Ja viss ir pareizi izdarīts, jūs noteikti varat paskatīties, jums būs šādi ieskrūvētas skrūvītes, vai ne? Lūdzu, 2 reiz, 3 reiz, 4 reiz paskatieties, ka viss ir ieskrūvēts taisni, ka nav sāniski ieskrūvēts, jo tas nozīmē, ka jūsu kamera radīs slīpi kadru un būs ļoti, ļoti grūti lidot. Šis solis ir ļoti, ļoti svarīgs, tāpēc, ka jūs varat netīšām nepareizā virzienā ielikt mātes plati, un jūsu drons lidos sāniski. Jūs pacelsieties gaisā un ar galvu sāniski lidosiet sienā. Lai izvairītos no tā, jums jāpaskatās uz mātes plati, un jūs redzēsiet viņai bultiņa. Paskatāmies, redzam bultiņu? Rekur tieši šeit. Redzam bultiņu? Viņa rāda virzienu, kurā rāda deguns dronam, ja? Tātad mēs jau zinām, kādā virzienā mums būs, kur mums būs priekšpuse, ja? Šajā gadījumā, lai jums būtu vieglāk uztvert, tad mātes plati es pagriezīšu ar degunu uz priekšu. Jūs varat arī tagad, lai nesajauktu, pagriezt mātes plati ar degunu uz priekšu, ar bultiņu uz priekšu. Noliekam uz galda, tā lai bultiņi ir uz priekšu. Apskatīsim mūsu rāmīti. Ko mēs atceramies par bateriju? Viņa bija sāniski vai gareniski iekšā? Kāda laiktāds? Gareniski, ja? Respektīvi viņa gāja pa vidu, nevis šķērsām, ja? Iedomājamies, ka tur ir deguns dronam, šitā nē, šitā jā. Vai ne? Ja jūs paskatīsieties uz drona rāmi, jūs redzēsiet, ka šādā virzienā atšķirība nav. Jūs varat likt viņu šādi vai šādi, viss būs ok. Tas ir speciāli uztaisīts simetriski, tā lai nebūtu kaut kāda pat mazākā iespēja nokļūdīties, liekot drona rāmu kopā. Tātad šādā orientācijā, mēs pagriezīsim rāmi otrādāk, atkārtoju darbību, priekš tiem, kuriem tie, kas nepamanīja. Tātad pagriežam šādi un pārrotējam otrādi. Redzam, ka mums vēl joprojām ir deguns tajā virzienā, vai ne? Baterija idejiski mums iesprauž šita iekšā, parādīšu no šejienes. Baterija liek šādi. Un skrūvgriezis rāda, kurā virzienā deguns mums rāda, vai ne? Noliekam rāmi priekšā, lai nesajauktu puses. Paņemam mātes plati, paskatāmies vēlreiz, kurā virzienā mums ir bultiņa. Atkal deguns rāda uz turieni. Tātad rāmis un mātes plate ir pareizi noorientēti. Tagad mums baterijas vadu ir jāvar izlaist cauri. Lūdzu, skatieties tagad uzmanīgi. Baterijas vads iziet cauri šejienei. Izvērpjās, šita izvarās, ja, cauri uz aizmuguri. Atkārtoju darbību priekš tiem, kas neredzēja. Tātad deguns mums rāda uz priekšu, rāmis rāda uz priekšu. Vadu izveram cauri šeit. Šeit, ja? Sapratām, kur tas ir? Un uzsēdinām virsū mātes plati uz šeit, šeit un šeit uz tādiem spicītēm, ja? Jā. Un uzmanīgi liekam virsū. Mēs ar Melindu pārliecināsimies, ka jūs esat uzlikuši mātes plati pareizi. No tā izriet visa drona tālākā lidojuma uzvedība. Un arī no tā izriet tas, vai jums vajadzēs pārtaisīt visu dronu. Un mēs varam izņemt tā, no paciņas vienu sudraba skrūvīti ar plakano galvīti. Protams, tas nav sudrabs, bet to ir vieglāk atpazīt, ja sāku sudrabs. Tā. Redzam, mums ir viena šāda plakanās galviņas sudraba skrūvīte. Šo izņemam ārā.
un skrūvējam degunu klāt. Pieskrūvējam degunu klāt. Kur mums ir deguns? Idejiski. Mums deguns atrodas šeit. Tātad deguntiņš ir te. Reku mums bultiņa rāda uz priekšu. Un bultiņa jau mums parāda, kuru skrūvu mums būs jāskrūvē. Šito, ja? Reku deguns rāda tajā virzienā. Tātad mēs liksim vienu plakano sudraba skrūvīti šeit. Ieliekam, pieturam ar pinceti un izmantojam skrūvgriezni, lai ieskrūvētu. Daram to lēni, mierīgi un akurāti. Iesaku šo skrūvi neskrūvēt pārāk stingri. Ja jūs pieskrūvēsiet pārāk stingri sudraba skrūvi, jums mātes plate izšķiepsies un viņa nebūs taisna. Viņa nestāvēs taisni, bet ar nobīdi. Un ja viņi būs ar nobīdi, jūsu drons domās, ka viņš nevis stāv taisni uz grīdas, bet ar nelielu nobīdi. Un katru reizi, kad jūs pacelsieties, jūs ar degunu ielidosiet zemē. Pārāk stingri šīs gumijas skrūvītas pievilkt nedrīkst. Viegli. Ja jūs jūtat pretestību, apstājieties. Viss, ar to pietiks. Tagad būs piņķerīgākā daļa. Lūdzu, sadarbojieties kopā. Viens tur galviņu un rāmi. Otrs, izmantojot pinceti, izvadīs cauri antenu. Vēl viena lieta. Pirms jūs to sākat darīt, lūdzu paskatieties, vai jums ir pievienota kamera pie mātes plates. Ja jums nebūs pievienota mātes plata, tas ir kamera, reku šitas te, dzelteni, balti, melnais vadiņš, nebūs pievienots šeit. Ieslēdzot dronu, jūs meklēsiet bildi ar brillēm, un jūs nevarēsiet atrast savu dronu. Jums liksies, ka drons ir salūzis, lai gan jūs esat atvienojuši šo vadiņu. Lai pievienotu to vadiņu, atkal strādājiet divatā, viens tur, otrs izmanto pinceti un piesprauž klāt vadiņu. Tas ir diezgan piņķerīgs uzdevums. Man būs vieglāk, ja es nolikšu uz galda, tad man nav jābalsta. Tūlīt, mēs par to tūlīt izrunāsim. Atkal, neplēsiet vadus, iesaku ar pinceti paspiest pašu plastmasību. Tā, paspiediet no labās, no kreisās, no labās, no kreisās puses. Šādā gadījumā jums būs gan spēcīgāks kontakts, labāks video signāls nedaudz, un vads būs garantēti savienots. Tagad man ir ķiverīti savienot ar mātes plati, sarkano antenu. Šajā gadījumā man viņa stāv šādi. Lūdzu, nelociet viņu baigi, viņa ir viegli nolaust. Pagaidām, ja viņa stāv šādi, lūdzu atstājiet viņu šādā locījumā, ja? Tāpēc, ka viņa ir ielocīta tā, lai ķiverīti varētu uziet virsū un nenolaust pašu antenu. Tagad paņemsim resno antenu, melnā antena, ja? Un izvēpsim viņu cauri aizmugurē. Skatāmies, paņemam resno antenu, izvērpjam cauri aizmugurē ķiverītei, ja? Un jums sanāk kaut kas šāds. Tagad paņemam to pašu pinceti, pavalkam viegli. Atcerieties, nevelciet pašu antenu, jūs viņu norausiet, tāpēc kustiniet ķiverīti. Kustiniet ķiverīti. Skatāties, ka jums sarkanā antena paliek iekšā, un man viss ir izdarīts. Tūlīt jums jāsanāk kaut kam šādam. Sliktākajā gadījumā, ja jums tā sarkanā antena neļauj, jūs varat viņu nedaudz ar pincetīti paņemt un pavilkt, tā lai viņa neskrāpējas pa mātes plati,
Ja viņa pieskārsies mātes plotei, jums var rasties īsavienojums pašā antenas galā, un jums izdegs mātes plotes. Būs kā būs? Lūdzu, kā būm nebūs, bet vienkārši drons neieslēgsies vairs nekad. Principā, lūdzu, turiet sarkanu antenu, lūdzu, paskatieties uz ekrānu, sarkanu antenu šeit. Ja? Višķi tā, gaisā nedaudz, ja? Paņemu 3 plakanās galvas sudraba skrūves. Es ar šito tikšu galā. Viņas ir bišķi skada. Tā, paņemam tātad 1, 2, 3. Tā, 2. Tūlīt būs arī 3. jānoķer viņa vēl. Trešā, ok. Maisīju rullīt maliņā. Tā, es te manevrēšu viens pats. Atkal ielieku skrūvīti, pieturu un pieskrūvēju. Atkal pārāk stipri neskrūvējiet klāt. Lai mātes plate būtu taisna, pārāk stipri skrūvēt nedrīkst klāt. Pretējā gadījumā deformēsies mātes plate, mātes plates stiprinājums, un viņa būs šķība. Un drons lidos šķībi. Jums būs tāds sajūta, ka jums vienmēr uz sānu valk drons. Tā? Šita zem antenas vēl 3. ielikšu. Tas ir tāds bišķi piņķerīgāks variants. Tā? Ok. Esam nonākuši līdz tai vietai, kur mums ir kamera, mātes plate, antenas un ķibirīti ir ieskrūvēti. Pārliecinamies, ka pēdējo reizi antena nepieskarās mātes platē. Ja? Varam bišķi uz augšu pacelt. Šajā gadījumā man viņa neskarās mātes platē, viņa neskarās kamerai. Melnā antena ir ārā no aizmugures. 1, 2, 3 plakanās sudraba skrūves ir ieskrūvētas. Tagad pāriesim pie motoru montāžas. Kāpēc es bremzēju motoru montāžu? Jums visiem ir izsniegta speciāla metāla skrūvju līme. Iemesls, kāpēc tieši šī tipa līme ir pasūtīta un tiek izmantota specifiski droniem, ir tāpēc, ka motori, lidojot, viņi vibrē, un no vibrācijas skrūvis mēdz izskrūvēties ārā. Tas ir ļoti zināms fakts. Teiksim, skrūvētiem tiltiem ir kontrējošie uzgriežņi, un skrūvis katru gadu tiek pārbaudītas, un pat biežāk, varbūt arī katru pusgadu atkarībā no tā, cik bieži tiltiem brauc pāri. Tāpēc arī kombinācijā ar to tiek izmantotas līmes, kas tos skrūvis un uzgriežas tur vietā. Visur, kur ir vibrācija, vienmēr tiek likta skrūvi līme. Šajā gadījumā attaisīsim vaļā. Šī līme, ar viņu jāstrādā ļoti uzmanīgi. Ir šausmīgi viegli uzgāzt par daudz līmi. Tāpēc jūs nevis līmēsiet uz drona, jo tad jūs noķēpāsiet visu dronu, bet jūs paņemsiet skrūves un uzliksiet uz skrūves galvības. Mēs visi izdarīsim to kopā. Tagad, man liekas, gals ir ciet. Jums ir iedots pincetes, vai ne? Lēni, uzmanīgi, ar pincetes spicumu izduriet līmes galīgi. Tātad lēni un mierīgi. Rādu, reku man spicēs galiņš, pielieku klāt un pārduru gumiju, ja? Kad tas ir izdarīts, jums nedaudz līme izšausies ārā. Šāds apjoms ar līmi jau jums pilnībā pietiks. Nepumpējiet vairāk, es saku, jums vajag ļoti maz līmi. Es atstāšu to, kas te ir iztecējis, un izmantošu, lai ieskrūvētu motors. No rūpnīcas skrūves netiek līmētas. Respektīvi, palidojot vairākas reizes ar gatavu dronu, jums viņš sāks jukt ārā. Tāpēc mēs šodien izskrūvējam un saliekam visu pa jaunu. Tā. Tie, kas ir ātrāki,
Tātad pirms izņemšanas lūdzu, pirms skrūvis ņemam ārā no maisiņa, notīram pincetes galu, lai nesasmērētu maisiņu un neaizlīmētu viņu ciet. Nākamreiz, kad jūs ieliksiet kaut ko iekšā, jums būs pielikušas detaļas pie maisiņa. Tāpēc notīriet pinceti, pirms jūs ņemat ārā skrūvis. Atkal, pinceti ir tīra, ieliekam iekšā pinceti maisiņā un paņemam vienu skrūvi. Paņemam vienu skrūvi. Tagad pagriežam skrūvi tā, lai mēs varam iemērt viņu līmē un uzreiz pēc tam ieskrūvēt. Darbs 2 cilvēkiem. Viens turēs skrūvi ar pinceti un motoru, kamēr otrs turēs rāmi un līmi un skrūvgriezi. Tātad paņemam skrūvi, iemērcam galiņu, skatāmies, iemērcam galiņu. Šitas ir pat nedaudz par daudz. Var paņemt salveti, bišķiņ noslaucīt nost. Šāds apjoms jau būs pilnīgi pietiekams. Tas jau pat ir ar rezervi. Jūs varat paņemt atkal salveti un atkal noslaucīt nedaudz galiņu. Uzdevums ir nesalikt par daudz līmi, jo tad jūs aizlīmēsiet ciet motoru un jūs varēsiet pirkt jaunu motoru. Atkal, pa daudz līmi. Atkal paslaukam, paskatāmies. Viss šitīgi. Vairāk arī nevajag. Lūdzu, paskatāmies. Vairāk līmi arī nevajag. Viss. Šitas ir optimālais apjoms. Tikai, lai vītnītes būtu apslapinātas. Secība motoru uzlikšanai nav specifiska. Jūs varat likt jebkuru motoru jebkurā vietā. Tātad es paņemšu vispirms, izlikšu skrūvi cauri. Es darbojos viens. Nokontrēšu viņu ar skrūvgriezni. Un skrūvēšu klāt. Ja jums ir par daudz līme, atkal lūdzu noslaukiet viņu nost. Ja jūs trāpīsiet to līmi motorā, pirksiet jaunu motoru, jo viņš būs aizlīmēts ciet. Šeit līme ir par daudz, es paņemšu noslaucīšu viņu nost. Vēl viena lieta, skrūvējot motorus, neskrūvējot viņus līdz pašam galam, atstājiet to kā pēdējo soli, mēs iziesim cauri, kā skrūvē motorus. Ja? Pagaidām tikai, lai viņi turās klāt. Tā, pinceta atkal ir netīra. Var viņu noslaucīt. Tagad viņa ir tīra. Un turpinām šādā garā. Atkal motors līdz pašam galam lūdzu neskrūvēt. Skrūvīgs ieskrūvēt, lai motors turās, bet stipri skrūvēt nedrīkst tagad. Pirmkārt jāļauj līmē bišķi ar gaisu nonāk kontaktā un sākt ķīmisko procesu. Tā. Noslaukam lieko līmi nost, izmantojam salveti. Noslaukam visu nost. Un jābūt ir smukam un tīram, jā? Tā, lai pašiem arī gandarījums ir. Un turas vītnes jau ir virsū. Tas labi turās. Turpinam tā ar visiem 4 motoriem. Atkal ļoti maz līmi vajag. Ļoti, ļoti maz. Mazāk par pilienu. Aptuveni šāds. Visu palīgu.
Turpinam darbu. Atkal šis ir pa daudz. Un paņem paslauku nost. Šāds apjoms ir ok. Atcerieties, ka jums līmi vajag uz skrūves riebiņām, ja? Uz vītnēm. Nevis uz paša gala. Sveiknīgs? Kā tieši? Nē. Te ir saudīt, nav piltīgi. Tas apjums ir šitī. Ok, tad nē. Tad neko. Ja jums būs pa daudz līme, un tā būs redzama pie motora maliņā, pieskrūvējot, šādi no skāna skatoties, ja es redzēšu līmi tagad malām, jūs jauksiet motoru ārā, kamēr līme nav izžūsi, un jūs laucīsiet visu salveti. Tāpēc lūdzu skatieties, ka jums nav pa daudz līme. Līme tiešām ir šausmīgi maz jādara. Ļoti daudz cilvēku sakrāmē līmi, un pēc tam brīnās, ka motors tirkšķ, negriež pietiekam ātri, pārkast pārāk viegli. Tāpēc lūdzu dariet ļoti lēnu un akurāti. Tūlīt pārējuši cik rupē. Tūlīt. Tas apjoms cik vajag ir šeit viss. Ok, ļoti labi. Tas šitas vēl daudz. Galvenais neieskrūvēt pārāk stipri, tagad vienkārši tā kā par bez mazliet, ka tu jūti, ka jau tev parādās vecība apstājas, vairs vairāk neskrūvēt. Tā, nu ko, man 4 motori ir pieskrūvēti, tagad ar salvetīti es notīrīšu visu lieko nost. Es negribu, ka man kaut kādi putekļi pielīp pie drona, ja? Visam jābūt smulkam un tīram. Tā. Ļoti labi. Pārliecināties vēl pēdējo reizi, ka viss ir pareizi izdarīts. Jūs nedrīkstat redzēt šeit līmi pie motora pamatnes. Ja jums tur ir līme, lūdzu skrūvējiet nost, tīriet visu uzreiz. Labi? Pagaidīšu jūs. Tā, pēc visiem darbiem līmes galu var notīrīt ar salveti. Salveti lūdzu nenometiet uz galda, turiet rokā, aiztaisiet ciet līmi un nolieciet viņu maliņā. Salveti uzreiz izmetiet miskastē. Labi? Jā.
lūdzu propellerus nelikt virsū. Nākošajā etapā, kad mēs veiksim programmēšanu, būs vesels iemesls, kāpēc propelleri nedrīkst būt uzlikt uz droniem, kamēr mēs viņus programmējam. Vienkārši, lai iestrādātu pareizās darbības ar maziem droniem, noņemsim nost propellerus, atstāsim viņus uz galda, kamēr mēs viņus programmējam. Nākotnē, kad jūs gribēsiet strādāt ar lielākiem, nopietnākiem droniem, jums jau pareizās iestrādes būs. Jūs nedomājot, noņemsiet propellerus nost. Tā. Vai jums ir šādi pabeigts? Ja? Lūdzu, tagad uzmanīgi paskatieties, vai jums tiešām visas skrūves ir ieskrūvētas taisni. Respektīvi, ja jūs vienu skrūvu pieskrūvējāt pa stipru, motors sašķiebjās un pārējās skrūves jūs nevarēsiet trāpīt iekšā. Tāpēc lūdzu 2, 3 paskatieties, vai jums tiešām visi motori ir ieskrūvēti šādi. Lūdzu, skatāmies uz ekrānu. Ja? Ka visas skrūves tiešām tur motoru plakani. Nevis motors ir pacēlies vai tādā šķībā pozīcijā atrodas. Ja jums kaut viens motors būs nepareizi pieskrūvēts, jums drons sašķiepsies uz sānu un lidos uz malu. To es no pieredzes varu pastāstīt. Viņš dīvaini vibrēs un būs grūti viņu kontrolēt. Ieliekam motorus pareizā virzienā, ja jums neiet. Liela iespēja, ka jūs esat nepareizi pagriezuši motoru vadiņu. Paņemam un iespraužam viņu iekšā, ja? Šeit. Izmantojam pinceti, pacietību un drauga palīdzību. Ja jūs nesanāk pinceti, es pamēģināšu, varbūt mana roka sanāk, ja ne, tad es atkal pinceti. Man sanāca šitā te. Un līdz galam es piespiedīšu ar pinceti. Nevis lauzīšu vadus, bet piespiedīšu ar pinceti. Ir. Turpinām 4 motori, ieliekam iekšā. Gaidām, līdz visi ir to izdarījuši, ja? Šis ir obligāts solis. Nākošie solī mēs nevaram paturpināt, ja jums nav motoru piesprausti. Ja jums viss pareizi izdarīts, jums vajadzētu dronam izskatīties šādi. Jā, kā izskatās. Ir, ja? Un ja viss ir pareizi izdarīts, jums nav neviena pati skrūva palikusi maisiņā. Un uz galda. Tiem, kam gribās savus unikālos dizaina elementus, jums komplektā nāk šādas plasmasītes. Ir saucamā frizūra un ir bruņinieka ķiverīte. Frizūra izskatās šādi. Viņu arī var ielikt otrādi. Man liekas, oriģināli viņš šādi likās. Ir vēl iespējams uzlikt radziņus. Reku radziņi. Radziņiem vēl ir atsevišķi caurums, kas tur antenu. Protams, droniem un dronu sacensībās pamat uzdevums ir samazināt svaru, un katra šī plasmasa jums pievieno 0,5 gramus vēl svaru klāt, un tas nozīmē, ka jums būs nedaudz grūtāk lidot. Tāpēc izvēlaties, vai jūs gribat riskēt ar dizainu, vai jūs esat ok ar dizainu, bet lidosiet lēnāk un uzmanīgāk. Un rekur var arī ķiverīti uzlikt. Personīgi es domāju, ka es uzlikšu šo režģīti, tad, kad viņš trieksies sienā,
Man būs vēl viens plasmasas elements, kas ir priekšā kameras lēcai, kas neļaus salauzt viņu. Es izmantošu to tīri funkcionāli. Jūs noteikti varat darīt, kā jūs gribat. Un atlikušās plasmasiņas ielieciet tukšajā maisiņā, kas jums stāv kastītē.